Sveiki, te Katrīna Runa, un šis ir podkāsts Manas tavas patiesības pārdomas. Sveiki, šodienas pārdomas man ir par tēmu uzticība. To var skaidrot kā uzticību sev, uzticību pasaulē, uzticību citiem. Tad tāda kā iekšējas kontrolas palaišana vaļā un ļauties attiecībām, ļauties dzīvei un ļauties arī savai iekšējai būtībai. Un šī ir tāda tēma, kas man pēdējās nedēļās izteikti atgriežas pie manis caur attiecībām, caur sevis iepazīšanu. Un arī man ir šobrīd dzīvē tā kā daudz tādi jauni notikumi un izaicinājumi. Un tad vēl vairāk šī tēma pastiprinās, jo ja nav uzticības sev, tāda ticība saviem spēkiem un arī uzticība tam, kad visums tev darīs to labāko un tu vari paļauties uz to, ka viss saliksies kā tam vajag, tad rodas šaubas, bailes, nedrošība un šīs visas lietas bloķē šo plūstošo enerģiju un traucē tādam jaunam procesam. Un tad, pēdējās nedēļas es esmu ļoti tādā vērotāja lomā un man liekas, katru dienu ir augšā lejā par tieši runājot par šo tēmu, jo es esmu uzņēmusies tādu jaunu rūpi, jaunu ideju un tas tā tagad ir tā kā jauna mana identitāte vai daļa no manis. Un šis gads arī bija diezgan tāds transformējošs, vai pat pēdējie 2 gadi. Un tad es sev vēroju un mēģinu saprast, kas es esmu tieši šajā brīdī. Un kas ir tas, kas nāk pie manis, kas ir tas, kas aiziet no manis. Un tas nav viegls process. Jā. Un tad tā tēma uzticēšanās ir man svarīgākais ir par to, vai es uzticos pats sev un savai tā iekšējai sajūtai, ka es daru to, kas man ir tā kā manā labā. Un to sajūtu es varu noķert pēc tā, kā es jūtos, izdarot kaut konkrētu izvēli vai arī darot kādu konkrētu darbību. Un es tagad nesen uzsāku tādas jaunas mācības un es jūtu, kad man viņas nāk viegli un ar tādu jaunu iedvesmu, un tā ir tāda zīme vai signāls, kad izvēle ir pareizā un kad es esmu uz tā pareizā ceļa. Tāpat arī man ir, esot manās jogas nodarbībās un vadot kādu meistarklasi, kad es jūtu, kad es esmu tur, kur man ir jābūt, un es vēl vairāk varu tad tajā brīdī vairot šo uzticību tai savai iekšējai sajūtai, kad es esmu uz pareizā ceļa. Jā, un otra tēma ir par uzticēšanos dzīvei vai uzticēšanos jauniem iespējām, un arī uzticēšanos tam, kad, lai kas notiktu šajā dzīves posmā, ka tas viss ir tās virzības labā, tā jaunās enerģijas labā, jauno iespēju labā, jo ja tev ir tā deksme, kas man šobrīd ir uz to ideju un jaunām iespējām, tad nevar, kā saka, nevis noiet viss greizi, bet arī kaut kas noiet ne tā, kā tu vēlējies. Tā ir zīme, kad varbūt vai nu bija jāpievērš tam uzmanība, vai arī vienkārši ir kaut kas jāpalaiž, lai iekāptu tajā jaunajā enerģijā. Un tas varbūt man nāk visgrūtāk, kad liekas, ka man tik daudz kas notiek un ir tādas pozitīvas lietas, bet te pašā laikā ir kaut kādas lietas, kas ir jārisina, vai arī kas notiek apkārt, un es esmu vienkārši klātesoša vai redzu, kad nav tikai labas, sliktas lietas, bet kad dzīve neapstājas vai ne ar to man izvēli, kad viss jau turpinās, un tad kad lielākais, kas šobrīd notiek, man liekas, kad tā attiecība joma un tās attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem un attiecības, kurās es esmu iekšā, tas ir tas, kas man visvairāk izkristalizējas šajā dzīves posmā, tā kā kuri cilvēki ir ar mani patiesi,
kur ir tādi, kas man ar mīlestību, pateicības enerģiju jālaiž projām, un vēl ir tādi, kuras vēl nesaprotam, esmu mazliet apjukusi, kad liekas, kad es līdz šim komunicēju vienā veidā, bet es tā kā vairs nevaru tā, un es redzu, kad, liekas tā kā, kad es tos cilvēkus ieraugu citādākā gaismā, un tad arī tās attiecības mainās, un tagad es tādēļ arī saku, ka es esmu tādā vērošanas posmā, jo es nevaru pieņemt kaut kādas krasas lēmumus vai balstītas uz emocijām, kad ir tā kā jāpavēro, jo es ticu, ka, ja tu uzticies un ļaujies dzīvei, tad viss saliksies, vai ne, tā kā tam jānotiek. Un ja tie ceļi ir lemti kopā, tad viņi būs kopā, ja ir lemti atšķirti, tad atšķirti, bet tas nav viegli, jo mēs esam cilvēki ar emocijām, un ja es par sevi tieši konkrēti runāju, es esmu ļoti empātiska, un man ir citreiz pārāk daudz tā sajūta, ka es jūtu otru cilvēku ļoti enerģiju, un es jūtu telpu ļoti labi, un kopējās telpas enerģiju, un tad man ir grūti citreiz, jo es jūtu, bet te pašā laikā man ir jāpaliek tādā vērotāja pozīcijā, jo nevienmēr vai ne, ir jākustina tā enerģija tieši tajā brīdī, jo, man liekas, ir arī šeit jāuzticās, tā kā, kad dzīve iedos tev to īsto brīdi, un ja būs jārisina, tad tur izcinās. Jā, tas ir tāds novērojums, ko es sev ļauju šobrīd, tiešām cenšos vērot, un neteikšu, ka tas ir mazāk grūti, ka tu esi tādā vērotāja pozīcijā, jo bieži vien arī man ir ļoti, ļoti raksturīgi tā kā iejaukties, iesaistīties un uzreiz reaģēt vai risināt. Un tad tagad es esmu tā kā pat ne piespiedu kārtā, bet dzīve man ir pierādījums tam, ka tas nav, nevienmēr tas jārisina uzreiz uz sitienu, un kad vērotāja loma ir labāka, jo dzīve saliks tos brīžus tā, lai tev atnāk tas risinājums. Un tad, kad nāk šī situācija, tad jau tu esi tajā brīdī un tad dari labāko, ko tu vari tieši tajā konkrētajā situācijā. Jā, kā jums ir šajā dzīves posmā ar uzticēšanos sev, savai iekšējai balsī, ar uzticēšanos vispār citiem cilvēkiem? Man liekas, šis laikmets kā tāds ir tāds ļoti kaislību laikmets, un varbūt daudz pārpratumi, varbūt nesaprašanās, kaut kādi nepateikti vārdi. Un kā jums ir ar to? Vai jūs nepazaudējat tajā visā hausā to uzticību tomēr dzīvei un iespējām un attiecībām? Jo, ko es esmu par sevi novērojis, un es esmu pateicīga par to, ka kaut kādā ziņā, nevis kaut kādā ziņā, bet es neesmu pazaudējis uzticību un ticību vispār tam virzienam, kurā es eju, un tiem cilvēkiem, kas man ir blakus, un es zinu, ka mani cilvēki būs man blakus, un es arī piesaistīšu tos cilvēkus, kurus vajag piesaistīt, un ja ar kādu man vairs nerezonē, mums nav vairs kopīgi tā enerģijas plūsma, tad vienkārši tiešām ar tādu pieņemšanu, pateicību palaist to prom, jo arī elpas praksēs ir tāda prakse rekapitulēšana vai savas enerģijas atgūšana no citiem cilvēkiem, kaut vai tie ir kolēģi, garām ejoši cilvēki, ar kuriem tu jūti, kā bija kaut kāda konflikta situācija vai neizrunāts lietas, un tad tava enerģija ir tur palikusi, kaut kāda daļa enerģijas, tajā pašā laikā arī tu nesā līdzi, ja tev ir aizvainojums vai ir sajūta, ka nav pabeigtība. Tad tu arī nesā līdz daļu tā cilvēka enerģiju, un tad jūs tā kā palielam nesat tādu bagāžu, kurai nevajadzētu būt pie jums, un tad, un ir tāda elpas tehnika, kā no tā kā atgriezt atpakaļ savu enerģiju un palaist prom citu cilvēku enerģiju. Un, vai tā ir elpa? Vēl arī man, piemēram, ļoti palīdz augstā pelde, ko es veicu un turpinu veikt, un es viņu eju vienreiz nedēļā, bet ja es jūtu, arī var aiziet biežāk, jo es pilnīgi jūtu šobrīd, kad es to aktīvi praktizēju, kad es jūtu, kad mans tā kā tas enerģijas lauks ir piesārņojies ar citu cilvēku enerģiju, un kad man vajag to palaist prom, un tad tas augstais ūdens, tā izelpošana, tas meditatīvais aspekts tiešām liekas, ka es
ūdens vispār, protams, attīra enerģiju. Un tad man ir tā sajūta, ka es izēju, tā kā nesen man noraksturēja viens cilvēks, tā kā tev ir tas baltais tērps, un tad apkārt tu ej pa savu ikdienu, tev tikai viens uzmet dubļus, cits uzmet dubļus, tādā pat negatīvā nozīmē, bet vienkārši atstāja to pēdu nospiedumu uz tevis. Un tad tas ūdens tu ieej un tā kā iznāc atkal ar tīru to tērpu. Un tāpat ir ar elpas tehnikām. Noteikti to var arī sasniegt ar skaņu meditāciju, ar jogas praksi, bet, lai kas tas būtu, tajā brīdī, kas palīdz tev atgriezties pie sevis, uzticēties sev, palaist lieko, tad jā, tas ir ļoti svētīgi. Ja mēs sajūtam īstajā brīdī un arī pielietojam to. Jā, un es jums vēlu padomāt par šo tēmu ikdienā, jo man liekas, ka ir ļoti svētīgi, kad mēs esam atvērti sev, atvērti pasaulē, neesam noslēgušies, jo ir ļoti grūti, ka tu esi tāds noslēdzies. Un tad ir ļoti grūti tikt atpakaļ. Un arī pretēji cilvēki jūt, kad tu neesi atvērts, un tad arī pie tevis nevērsīsies jaunas draudzības, jauni cilvēki, jaunas sadarbības. Jo tu esi vienkārši noslēdzies, un tava enerģija neplūst. Un lai būtu tā enerģijas plūsma, ir jābūt atvērtam, bet tā pašā laikā ir ļoti jāsargā savu enerģiju un jāatjaunojas tajos brīžos, kad tas ir nepieciešams. Jā, vēlu jums skaistu šo novembra periodu. Paldies, ka klausījāties, un uz tikšanos nākamreiz.